Tā, es tagad mēģinu atcerēties, kā es parasti sāku savus blogus. Es neatcerēšos kaut Kaspars bez uzvārda, nereālais MGP, tanks. Es neatceros īsti, kā es tur sāku, bet uzskatīsim, ka tā parasti sākās. Tātad šodien, ko es tagad daru, to tagad sākšu tematiskais plāns jātaisa. Tā izskatās maz, bet vismaz 3 lapām jābūt. Un tad jāuzraksta recenzija vēl un pilns ar papīriem, redziet. Tātad man ieskrēja prātā viena tāda lieta, ar kuru es gribēju padalīties ar jums visiem, protams. Saistībā ar skolu, ar šo visu dzīvi, saistītu ar skolām. Vidusskolās, es uzskatu, daudziem tā ir viss, kad vidusskolās skolotāji, piemēram, vidusskolas laikā, kaut kad nav bijusi vēlme pierakstīt kaut ko, slinkums vienkārši miegs nāk, vai gribās uzzīmēt kaut ko vai tam līdzīgi. Un tad jūsu skolotājiem saka, šeit tev jāpieraksta, tad, kad mācīsies universitātē, tad tev neko nevajadzēs pierakstīt, tur pasniedzējiem būs vienalga. Jā, pasniedzējiem plus mīnus ir vienalga, bet kas jums ir jāatzina? Un to es pasaku šeit un tagad ir jāpieraksta obligāti. Jo ne visi pasniedzēji izsūta materiālus, nevienmēr visi pierakstīs, līdz ar to tev nebūs kam paprasīt varbūt pēc tam. Un šis ir tiešām vismuļķīgākais, ko vidusskolā var pateikt, ka universitātē nevajadzēs pierakstīt. Sākumā varbūt tu vari izlaist, kaut ko var nepierakstīt, bet tev agri vai vēlu iztrūks kaut kas. Un līdz ar to nevarēs līdz maksimumam tikt. Un burtiski vārds vēlāk universitāte ir kā papildu iespēja. Sapratiet, ziniet, kā grib kļūt par miljonāru, tur bija 3 iespējas. Un universitāte ir tieši tāpat. Tev ir 3 reizes, es nezinu vai 3, ir dažas reizes, ka tu vari izmantot šo papildu iespēju citreiz vai vēlāk. Un, kad viņas tev beigsies, tad tu sāksi saprast, ka sāk sūdināt. Un vēl, ko es gribu arī pateikt, uzmanieties, ja jūs mācīsieties universitātē un ka jums ir citi hobiji vai citi mērķi dzīvē, būs ļoti grūti apvienot tos. Bet, ja jūs gribat augt vienā vietā visvairāk, tad labāk nodarbojieties ar to vienu lietu, ja jūs to ziniet pirms sāciet universitātēs vai augstskolās mācīties. Jo, ja jūs gribat pilnvērtīgi to visu izdarīt, jums ir jābūt 100% iekšā skolā. Jums ir kaut kādas blakus nodarbes, ar kurām jūs uzskatiet, jūs vairāk saistīsiet nākotni. Es ieteiktu vairāk pēc pieredzes, ka labāk saistiet nākotni ar to, ka jūs vairāk veltīsiet laiku. Un es atkārtošu tas stereotips, ka universitātē nevajadzēs pierakstīt, jo tur varēs darīt, ko gribi, ir muļķības. Ja tu gribi pabeigt universitāti, tev vajadzēs pierakstīt, tev vajadzēs mācīties, tev vajadzēs atdot vairākas naktis bez miegu, tev vajadzēs domāt daudz, tas ir atkarīgs, protams, ja tev patīk tas, ko tu mācies, tad tas nebūs tik sarežģīti, bet ja tev patiks tas, arī tas ir problemātiski, jo tad uzskatīs, man patīk tas, un es daudz zinu, man nevajag tik daudz nemaz mācīties. Tas arī var tev radīt problēmas un ielaist, piemēram, parādus. Un atceries, piemēram, ja tev sanāk ielaist parādu, dari visu, ko tu vari, lai to labotu. Jo, ja tu to teiksi vēlāk vai citreiz un izlietosi šo vēlāk vai citreiz limitu, nākotnē tas ir iekodīs pakaļā. Sāpīgi iekodīs pakaļā. Jo tas ir kā mikrobs. Es salīdzināšu parādus ar mikrobiem. Tu, piemēram, mikrobs ir viens, bet ja tu viņu neārstē, viņš vairosies. Izradīsies 2, uzradīsies 4, tad 8, tad 12 un tā tālāk. Tāpat būs tev universitāte ar parādiem, ja tu
klausīsies tās lietas, ko pirms tam teicu. Ja tu mācīsies, ja tu tiešām pierakstīsi un klausīsies, un ja tev tā ir prioritāte, ja tev prioritātes ir citas un universitāte ir tikai 2. vai 3. vietā, es garantēju, tev radīsies problēmas skolā. Tev nebūs problēmas, būs problēmas, tev būs parādi un tev būs vairāk jāmācās ilgāk nekā citiem, kaut vai tu svinēji visu iepriekšējo laiku un darīji to, ko tev sirds kāroja. Līdz ar to es ceru, ka jūs ņemsiet šo pie sirds, jo tas ir burti gan no pieredzes, gan no citu pieredzes, gan no dzirdētā. Un, es turpinu mācīties, jo jāmāca ir vienkārši, ir murks. Līdz nākamā gada jūnijam, var teikt, skolā man būs murks, jo dažas lietas, kas iepriekš tika minētas, ir manā dzīvē notikušas, ja? Un viss ir jādara, lai tā nebūtu, un jācenšas pabeigt. Es uzskatu, ka es pabeigšu skolu 2016. gadā, un būs blogi, protams, no izlaidumiem, bet līdz tam jātiek un jāhaslo tā kā nekad, kā jau es teicu, tagad ir trešdiena, 14. oktobris. Un man ir jāuztaisa tematiskais plāns, man ir jāuzraksta recenzija, un man ir esejas ievads jāuztaisa, tas ir par šodienu. Un vakar bija kontrola darbs ļoti svarīgs, kas daudz ko izteiks ar nākotni. Līdz ar to man ir tāds kāds, man nav stress, man ir vienkārši tāds tā kā kaut kā tam līdzīgi. Bet tāds neliels. Jo vienkārši, un šausmīgi vienkārši tagad es paēdīšu pa priekšu, un tad es mācīšos. Jo vienkārši tik daudz jāmācās, ka jūs nevariet iedomāties. Bet atgriežoties pie jums, mācieties. Ja jums ir citas prioritātes, veltiet laiku citām prioritātēm. Ja jums nav, mācieties, dariet, ko gribiet. Tikai, ja jūs esiet vienā lietā, tad esiet tajā lietā uz 100%. Un pārējo atlieciet 2. plānā. Jums būs brīvais laiks augstskolās un universitātēs. Bet jums būs jābūt tai 1. vietā. Un atcerieties, jums kāds saka universitātēs, nebūs jāmācās un būs jāsvin, tas ir muļķības. Ja tu gribi svinēt, ej svini citur, tik neej uz universitāti mācīties. Paldies, ka skatījāties, un cerams, ka abonēsiet. Abonējiet Funface TV, protams. Tur biežāk liekam iekšā video, bet, kā jau teicu, šeit būs tādi nopietnāki videoklipi. Šis ir viens no tiem. Eju mācīties, cerams, ka jūs arī esat mācīties.